priekšās. Priekšās Zināra. Es esmu arī no atjaunotā kora pietiekšanas šeit. Latvijas biedrībā, es Latvijas biedrības biedrs. Esam ļoti daudzi, kas esam cīnījušies jau no pašām dienām. Biedrība saka kārtā. Un šeit, te ir mana mīļā mamma un tētis un es un brālis. Esmu dzimusi laukos, Vidzemes augstienē, tas ir dzimusi Sesvainē. Dzīvoju Sesvainē kādus 3 gadus, tad radās māsiņa, vēl trešā, un es ar vecākiem 3 bērni, un es kā vecākā, man jau bija jābūt gan uzraugam, gan žēlotājam, gan saņījotājiem, jo vecām mīļotājiem vienkārši. Nu, tad bija tāda, viena no manām bērnības draudžiem, skolas laikā, bijām tādas divi draiskas, un viena gaiša, viena tāda tumšāka, un visās lejas un palaidības mēs darījām. Tad es pārcēlāmies no Sesvainas uz augstāku virsot, uz Bēgiem, pie Gaiziņa. Nu, man visas skolas laiks ir tieši Ēgļos. Tur bija ļoti daudz skaistas lietas darītas. Esmu gan biju basketbolu spēlējot, un tās distances lēcošanas bija sacensībās brauc, un Madona un Ēgļi, un Braka bija mīļotā vieta, un Braka tika apkopt un apsapināts, un kāds balstās. Nu, šī bilzīte jau ir tad, jau piemēram kaut kādi, cik man ir 20, vai? Nu, no Ēgļiem es aizgāju Rīgu. Es gribēju pateikt to, kad Ēgļiem aizgās ar to ļoti, jo tur mums bija atnāca skolotājs, kāda saistība, Jānis Fransmanis. Kāds ir viņam ļoti labs, viņš bija savā laikā kaut kas ļoti tā arī šeit pastāv, ļoti tāds skaists, mums visām patika meitenēm un enerģisks ļoti, bet, kad darījām, un tā viņš teica. Un tajā laikā, mēs Ēgļu vidusskolu, mēs izcīnījām tos kausus, tos karogus, gan vidusskolas koris, gan pamatkoris, gan zēnu koris, un vēl viņš nodibināja kūtējoties, nezinu, vai kūtēju, man līdz spēlēt tautu, bet kaut kā es pēc rupā iepūst nevarēju, es tajā laikā spēlēju nedaudz akordeonu, bet tas skolotājs aizgāja Bēgļiem projām uz Rīgu un tā, diskutēju vispār kā akordeonu spēlēšu, kas tikās koncertības, teicu tā trīcēt, tas tika izbaudīts. Un te jau ir Rīgas laikā, es mācījos ar pirmskolas skolotāju, un visa mana dzīve saistīta arī ar bērniem. Vai cik interesanti, es esmu nostrādājusi savā profesijā 43 gadus, pati neticu, un savām acīm, kādiem brīļos man bija stante, te viena paprika nostādēja, kritis gadiem, un kā cilvēks vienā vietā kaut ko tādu, lai mēs vajag kaut ko pabrīvies ar pašam vienā. Un te ir tāds izlaidums, atceros bija pirmās augstmēšu kurpes, un paprot zeļas, un nevarēja tādēļ, es kaut kā noturēties kājas, kā kurpes, gribas spīltīs, un arī bērta nenolūtīs, tas tāds, es domāju, Nu, te jau ir, mums darbā bija ansamblis, es esmu dziedājis visādos ansambļos, gan skolas laikā, gan korīga ansambļos, un te darbā mums ansamblis bija tāds, jo man bija ļoti jauka tāda skaidīga piesa, kas rakstīja dziesmas, un pašiem komponēja ļoti jauks tāds ansamblis bija. Nu, tad es, bija tāds nopjaunāts ceļojums, braucies uz Bulgāriju, un viņi mums apgaismi apstāstīja, kā uzvesties, ko līdzi, un tā, bija tādi 5 puiši. Mēs pārējās viens nāks, arī puņķīts gados, un dažkārt jauns, un arī cilvēkiem vajadzētu bija. Un tad es domāju, ko viņš tā
brauc līdzi ģimeni, un cenāmies pirmajā vakarā uz Pīčā lūdzu, Naksaku pārlē. Tāpēc Naksaku Pīčavos, tāpēc mēs jau ilgi bijām precējušies, un atceros, ka tā Pīča vēl ilgi ir, un smējāmies, ka mums Pīčavā. Un te ir dejojis bērniem deju svētkos, arī no dziesmas svētkos. Atceros, vienu gadu mums bija, kas no tā fotogrāfija bija tādi, izdējām līdz ausīm izdējām, bet neviens tas astamani un biciks skaists un bicikiem. Un neviens arī sportojam, gan savā mērogā, gan arī starp draugiem. Un te ātrāk paspēlējam ļoti visās mēģinājums izpilspot. Nu, tas šeit jau ir, man liekas, ka šī nebija viena no pēdējām. Jā, fotogrāfijā. Mēs jau varam vietības koreogrāfājuši un uzskatījām visādas valstis un valsts dziesmas svētkos pabūs tikai vienībā Īslandē, laikam, te mēs neatbraucām. Tur mežu nav, ko mēs braucosim, vai ne? Jā. Ko mēs braucam? Nu, tad te jau arī bija darba tāda jubilēja, ka mēs uzdarmsojam tā nu jau. Nu, te arī no darba kolēģiem visur pabrauca par Latvijas pilīm. Un šādiem darbiem man bija lielā jubilēja. Man aizbraušanās tā kā it kā mūjošā nav, tad man bija kolēģis atcerinājies un tā ļoti interesantie. Nu, te tika beidzot pirmskola tika suvināta. Tad bija pagājuši. Tas bija pagājuši. 11. Jā, un tad mēs arī tiku to skaitāt. Pirmskola tiešām tā saulītē, nešķikas skolas. Nu, ka Mārtiņ nāk, mēs sakāt par citiem pārvēršaties. Nu, ka Jāņi nāk, es tur biju Zāra. Tad mēs sakāt, nu, tad pabijām sakāt, jau. Eikals skats bijām, arī arī. Nu, šeit ir tāda ļoti mīļa vietiņa man. Aizstāsājums ir tāda Dzelzavas Kahmānezers. Tur man vecākai māsmeitiņai, pēc tētiņu dzīvo. Nu, un tas mums vēl katru gadu ļoti jauki tāda rīkošana ar visiem rituāliem. Nu, te ir tā viena no pēdējām fotogrāfijām, ka viensojām mums māsa, Mambute. Nā, un te tā rīkošana. Te ir mani visi māsmērni. Nu, ka jāņemam šojām, pēc vainagi vienalga lietas līdz vai savus bija vai negais, vainagi tiek pīti. Tad, kad bija bērni maziņi bija, tad man pašai bija lielā patāk. Tagad viss mēģinās bija pašas. Un tie lielāki, tie lielie taustēti, tie ir tie vecas māmiņas. Nu, un tad man, kā saka, viss kaut kas dzīvē notiek, viens aiziet, viens atnāk, un tajā dienā, kad man tā notika, tad aizgāja man dārgs cilvēks, un tajā pašā stundu pirms tā visu notikumu man radās vietē mazliet stabilā vārdā Kārlis Roberts. Nu, ar šo fotogrāfiju es gribētu tā novēlēt, lai mūsu Vereldas kori nākošajā rītām tā Te mēs laikam Lietuvā bija Lietuvas dziesmas ar Ziemeļu valsts. Šeit mēs Anglijā pabijām atģivot jau kartūtāmies. Par šādu darbu es arī ka bija dziesmas svētku, kaušu svētku. Kante, kontas, jā, tas arī bija to godātā kā laureāts, jā, laureāts bija, jā. Tas ir Viekautas kaušu svētku. Nu, šis ir tagad būs Vereldas, kā jau mēs visi apelījāmies no Latvijas vietības kori jau tad mēs tagad esam Vereldā. Un, ko es varētu pateikt par Vereldu, par Zaigu, es jau piemēram, es sevi nepazīstu, tad viņa bija zēdzē. Tagad manā meitiņā laikā gāja dārziņas skolā un sagatavošanas klasītē gāja. Mācījās ar 2 gadus, tad zēzē mums paspēc solfeģu. Un es ieraudzīju Zaigu, tajā laikā bija zēzē, vai ne? Ieraudzīju Lore,
grāfijās dzīvi. Grāfijas virzienā. Nu, tad ir kaut kas ir pēc ārkārt, viņas tā. Viņš Šepars, kurīts iesot vispār vienkārši, es uzskatu, ir valda, jo viņš ne tikai cieta, ko ne tikai diriģēt, tas man kādreiz, ka personīgi patīk vairāk smeltais darbs, nekā, kad ir jāšauko dziedāt. Tā man patīk, ļoti grib tagad arī koncertēt.